Viktoriāņu laikmets bija zelta laikmets tumšu stāstu un pārdabisku parādību izplatībai, sākot no briesmoņu un spoku redzējumiem līdz cilvēku ieslodzīšanai un nogalināšanai. Šajā video mēs izpētīsim to visu un vēl vairāk. Mēs sāksim ar stāstu par vairākām jaunām viktoriāņu laikmeta meitenēm, kuras kāda iemesla dēļ badināja sevi līdz nāvei. Badušanās, jeb apzināta atteikšanās no ēdiena noteiktos apstākļos, ir bijusi izplatīta lielākajā daļā sabiedrību visā cilvēces vēsturē. Daži cilvēki badojas medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, kad nepieciešams veikt analīzes un gremošana var ietekmēt rezultātu, vai arī, kad cilvēki ievēro vairākas dienas tikai sulas vai ūdens diētu, lai attīrītu savu organismu. Tomēr parasti badošanās ir saistīta ar reliģiju. Musulmaņi gavē no rīta ausmas līdz saulrietam Ramadāna laikā, un ir noteiktas situācijas tādās ticībās kā budisms un hinduisms, kurās gavēšana tiek veicināta. Tas pats attiecas arī uz kristietību. Patiesi, gavējiens un mērenība bija svarīgas kristīgās dzīves sastāvdaļas viduslaikos un agrīnajos jaunajos laikos. Mūsdienās tās lielākoties ir pamestas, taču vēl 19. gadsimtā bija daudzi cilvēki, kuri apgalvoja, ka gavējot, viņi ir ciešākā saiknē ar Dievu. Tās bija gavējošās meitenes Viktorijas laikmeta sabiedrībā. 19. gadsimta otrajā pusē sāka izplatīties stāsti par noslēpumainām meitenēm, kuras varēja izdzīvot nedēļām vai pat gadiem ilgi bez jebkāda ēdiena vai ūdens. Parasti viņas vispirms ieguva vietēju atpazīstamību savās kopienās Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā, pirms bieži vien ieguva starptautisku auditoriju. Tāpat pieaugot viņu slavai, cilvēki ceļoja no tālām vietām, lai viņas redzētu un par to maksātu naudu. Žurnālisti un citi rakstnieki ieradās paši pārliecināties par viņa dīvaino atturību un rakstīja par to, bieži vien brīnīdamies, kā viņiem izdodas tik ilgi iztikt bez ēšanas. Un ja attiecīgās meitenes patiešām būtu apeltītas ar reliģiskām vai maģiskām spējām, viduslaikos šāda veida spējām bija precedenti. Piemēram, Katrīna no Sienas, dominikāņu reliģiskā ordeņa laicīgā locekle, 15. gadsimta beigās, kļuva slavena, daļēji pateicoties saviem ārkārtējiem gavēņiem un tika uzskatīta par svētu sievieti. Līdzīgā veidā arī Viktorijas laikmeta gavējošās meitenes drīz vien tika uzskatītas par apveltītām ar reliģiskām vai mistiskām spējām, un daži no tiem, kas nāca viņas skatīties, ticēja, ka ir liecinieki brīnumiem. Tomēr, kas šķita aizdomīgāk, dažas no gavējošajām meitenēm vai viņu vecāki prasīja apmeklētājiem maksu par gaišadzības seansiem un citiem viņu it kā mistisko spēju aspektiem. Tāpēc, lai labāk saprastu, ko tas īsti ietvēra, apskatīsim dažus no ievērojamākajiem gavējošo meiteņu piemēriem, kuras 19. gadsimtā ieguva slavu un bēdīgu slavu. Viena no slavenākajām gavējošajām meitenēm Amerikā bija Mērija Fenčere, vispār zināma kā Molija Fenčere. Viņas stāsts patiešām ir ļoti dīvains. Viņa piedzima 1848. gadā Bruklinā, Ņujorkā, bet sākot ar 1860. gadu vidu, kad viņa bija pusaudze, notika virkne nelaimīgu notikumu. Vispirms viņa jājot ar zirgu Prospekta parkā, tika nomesta no zirga un ar galvu atstās pret bruģi. Pēc tam viņai parādījās galvas sāpes un noguruma lēkmes. Tad, gadu vēlāk, viņu ievilka zem Fulton ielas tramvaja, zem kura viņa nokrita, izkāpjot no tā. Tas savainoja viņas mugurkaulu, un viņa kļuva diezgan slima no tā. Tomēr Fančeri joprojām spēja darboties ikdienas dzīvē. Tas bija līdz 1866. gada 3. februārim, dažus mēnešus pēc notikuma, Fultons ielā, kad viņai bija kaut kāda lēkme, kuras laikā viņa šķietami kļuva daļēji apsēsta un beigās vārtījās pa Fančera ģimenes virtuves grīdu. Viņa nekavējoties aiznesa uz viņas gultu, un turpmākos 50 gadus viņa tur arī palika. Fančera drīz ieguva reputāciju, gan ar savām pārdabiskajām spējām, gan ar nebeidzamu badošanos. Viņa dažkārt piespieda kārtā baroja, bet citos gadījumos viņa, kā apgalvo, mēnešiem ilgi iztika bez ēdiena. Viņa bieži atradās transam līdzīgā stāvoklī, un, kad tas notika, ieguva gaišaģis reputāciju. Drīz vien laikraksti sāka viņu dēvēt par Bruklinas mīklu. Lielais šomenis P.T. Barnums pat mēģināja pierunāt viņu pievienoties savai izrādei, taču viņa atteicās.
Pēc dažiem gadiem viņa strands bija pārgājis, un tad viņai attīstījās 5 dažādas personības, kuras sauca par aidolu, saules staru, rubīnu, pērli un rožu pumpuru. Tomēr gala galā 1880 un 1890 gados prese zaudēja interesi par viņu, un viņa izzuda no sabiedrības apziņas. Līdz pat šai dienai nav pilnīgi skaidrs, kas notika. Vai viņa izlikās, lai nopelnītu naudu ar savām gaišadzības seansiem? Vai viņai bija psihiski traucējumi? Vai viņas badošanās bija anoreksijas pazīme? Fančeras gadījumā to ir ļoti grūti pateikt. Viens no slavenākajiem 19. gadsimta badošanās gadījumiem bija saistīts ar Annu Mūri, lai gan viņa nebija meitene. Mūrē bija pāri 40, kad viņa kļuva slavena 1808. gada rudenī, pēc tam, kad tika novērots, ka viņa savās mājās Tadberijas ciematā Staffordšīrā, Anglijā, 16 dienas un naktis nav ēdusi. Novērošanas mērķis bija apstiprināt viņas apgalvojumus, kas līdz tam jau vairākus gadus bija izskanējuši. Patiesi, Mūras slava bija izplatījusies visā Lielbritānijā un citās valstīs, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, un kādā brīdī pat tika uzskatīts, ka viņa 5 gadus ir izdzīvojusi bez ēdiena. Lai gan Mūra nebija gavējošā meitene tiešā nozīmē, viņas stāsts ir nozīmīgs, jo viņa iedvesmoja dažas no tām, kuras vēlāk 19. gadsimtā, piemēram, Fančere, sāka uztvert savu atturēšanos no uztura kā reliģisku dāvanu. Viņi iespējams būtu pārsteigti uzzināt, ka Mūra bija pilnīga krāpniece. Viņa bija izstrādājusi sarežģītus veidus, kā slepus ienest ēdienu savā guļamistabā un to apēst pat tad, kad viņa vēroja. Tiek uzskatīts, ka tas bija iespējams ar viņas meitas palīdzību, kura uzlika uz savas mutes ar buljonu samitrinātu dvieli un skūpstoties pārvietoja ēdienu no savas mutes uz mātes muti. Neskatoties uz to, ka Mūra bija krāpniece, viņa ieguva ievērojamu reputāciju, pateicoties savam it kā brīnumainajam badošanās spējām, un tādējādi guva lielus ienākumus. Viņa nomira 1813. gadā, 53 gadu vecumā, tikai dažus mēnešus pēc tam, kad viņu uzraudzīja vietējais rakstnieks un garīdznieks Lee Richmonds. Visā 19. gadsimtā bija daudz citu gavējošu meiteņu, un daudzas no šīm situācijām beidzās letāli. Viena no tām bija Lenora Eatone, meitene no Ņūdžersijas, kas nāca no augstākās vidusšķiras ģimenes. Viņas apgalvojumi tika pārbaudīti 1881. gadā, bet nedaudz vairāk nekā mēnesis pēc novērotā ierašanās viņa nomira. Citi tika atmaskoti kā krāpnieki, tieši tāpat kā Anna Mūra vairākus gadu desmitus agrāk. Piemēram, 8 gadus pēc Eatona nāves uz ziemeļiem Kvebekā un Kanādā tika atklāts, ka Žozefīna Marija Bēdāra bija safabricējusi savus apgalvojumus. Kad novērotāji ieradās viņas mājās, viņi redzēja, kā viņai slepus piegādā ēdienu, un vienā gadījumā viņa pat nozaga ēdienu no viņa pašiem šķīvjiem. Kas attiecās uz krāpšanu, šī nebija pati izsmalcinātākā operācija. Visbeidzot, lai gan viņa dzīvoja ievērojami vēlāk nekā pārējās, Terēze Noimana, vācu sieviete, kas dzimusi Bavārijā 1898. gadā, bieži tiek uzskatīta par vēlīnu badošanās meiteni. 1918. gadā viņa daļēji tika paralizēta pēc tam, kad nokrita no ķebļa. Tas bija tikai pirmais no daudziem negadījumiem un slimībām, kas piemeklēja Noimanu, kura apgalvoja, ka spēja atkārtot pati sevi dziedināt. Viņa arī apgalvoja, ka kopš 1927. gada ir atturējusies no ēšanas un dzeršanas, pēc tam, kad viņu, kā tika apgalvots, apmeklēja svētā, kura teica, ka viņai vairs nav nepieciešams ēdiens vai dzēriens. Tajā gadā Noimanu 2 nedēļu garumā novēroja medicīnas komanda, kas vēlējās pārbaudīt viņas apgalvojumu patiesumu. Šajā laikā viņa neredzēja ēdam vai dzeram, lai gan, kas ir interesanti, pēc 2 nedēļām viņa bija pieņēmusies svarā. Viņa nomira 1962. gada septembrī, 64 gadu vecumā, no sirdsdarbības apstāšanās. Neskatoties uz traģēdijām, kas saistīts ar daudzām no šīm badošanās meitenēm, bez šaubām, vistraģiskākais badošanās meitenes gadījums bija Sāras Džeikobsas gadījums. Džeikobsa bija velsieša meitene, kas dzimusi Karmārtenšīrā 1857. gada 12. maijā. Viņa nāca no trūcīgas ģimenes, jo viņas tēvs, Evans Džeikobs, bija nabadzīgs iztikas zemnieks.
Kādu dienu Sāra pārstāja ēst un dzert, un šī ziņa ādi izplatījās pa visu Velsu. Galu galā ziņas par viņas it kā badošanos nonāca mēdījos, un uz Džeikobsa māju tika nosūtīta medicīnas māsu komanda, lai novērotu Sāru. Tomēr šķiet, ka Ņeimans un dažām citām badojošajām meitenēm ēdiens un dzēriens kaut kādā veidā tika slepeni piegādāts. Bet šajos novērošanas periodos Sāras Džeikobsas gadījumā viņas vecāki, Evans un Hanna Džeikobsi, šķiet patiešām bija nolēmuši viņa nebarot novērošanas laikā. Diemžēl viņa nomira novērošanas laikā, jo patiešām bija iztikusi bez ēdiena un dzēriena vairāk nekā nedēļu. Ūdens trūkums bija tas, kas izraisīja viņas nāvi, jo visticamāk viņa būtu varējusi izdzīvot novērošanas periodu bez ēdiena. Viņai bija tikai 12 gadi, kad viņa nomira, un tika teikts, ka viņa bija iztikusi bez ēdiena kopumā 113 nedēļas. Autopsijas laikā tika atrasti pierādījumi, ka viņai gultā bija ūdens pudele, taču novērošanas laikā viņa to nebija spējusi atvērt. Par savu līdzdalību mēģinājumā apmānīt viņas vecāki tika tiesāti un notiesāti par nonāvēšanu. Dīvainā kārtā nekādas apsūdzības netika izvirzītas medicīnas personālam, kas faktiski novēroja, kā viņa mirst viņu acu priekšā. Tas viss liek uzdot jautājumu, kāds tad īsti bija īstais izskaidrojums gavējošajām meitenēm un viņu rīcībai? Kā redzam Annas Mūras un Žozefīnas Marijas Bēdāras gadījumā, krāpšana bieži bija mērķis. Kad 19. gadsimtā gavējošo meiteņu un sieviešu slava izplatījās, varēja nopelnīt naudu, iekasējot maksu par ieeju gavējošās meitenes mājā vai pārdodot stāstus avīzēm. Tādējādi bija stimuls vienkārši visu izdomāt. Daudzi cilvēki uzskatīja, ka tās ir reliģiskas iejaukšanās, un ka noteiktas gavējošās meitenes ir saziņā vai no ar dievu, vai ar kādiem dēmoniem. Šeit jāatceras, ka spiritisma kustība, kas uzsvēra reliģiskas brīnumus un citus gandrīz maģiskas ticības elementus, 19. gadsimta vidū bija savā zenītā. Mūsdienās to būtu viegli noraidīt kā smieklīgu māņticību. Taču tādas personas gadījumā kā Mollija Fančere, to droši vien bija grūti izskaidrot citādi. Galu galā tā bija jauna sieviete, kura gadiem ilgi atradās mēdīju uzmanības lokā transam līdzīgā stāvoklī, un kopumā 50 gadus pavadīja ieslēgta savās mājās, bieži sniedzot paranormālas atklāsmes un gaišredzīgus pareģojumus. Daudziem cilvēkiem droši vien šķita, ka Bruklins Mīkla patiešām piedzīvo kādu reliģisku iejaukšanos. Tomēr visloģiskākais izskaidrojums dažos gadījumos visticamāk ir arī pats ticamākais, un šķiet, ka daudzām gavējošajām meitenēm problēma bija viņu pašu garīgā veselība. Lielākā daļa zinātnieku tagad ir nonākuši pie secinājuma, ka gavējošo meiteņu fenomenu vismaz daļēji izraisīja 19. gadsimta anoreksija nervosa paveids. Ēšanas traucējumi, kuru dēļ cilvēki atturās no ēšanas, jo viņiem ir slikts priekšstats par savu ķermeni un pārmērīgas bailes pieņemties svarā. Parasti cilvēki uzskata, ka anoreksija ir stāvoklis, kas parādījās 20. gadsimta beigās, reaģējot uz sabiedrības spiedienu jaunām sievietēm būt tievām. Tomēr raugoties no badojošos meiteņu skatu punkta, ir būtiski to atzīmēt. Termins anoreksija nervosa pirmo reizi tika lietots 1873. gadā, kad sers Viljams Gals, anglišu ārsts, pirmo reizi sistemātiski pētīja šo stāvokli un piešķīra tam nosaukumu. Tādējādi tieši laikā, kad badojošās meitenes sāka pievērst sabiedrības uzmanību, anoreksija Lielbritānijā pirmo reizi kļuva par pietiekami nopietnu problēmu, lai ārsti sāktu to pētīt. Iespējams ir tas, ka badojošās meitenes, piemēram Sāra Džeikobsa un Lenora Ītona, iespējams bija anoreksiķes, un tas bija sākotnējais iemesls viņu slavai par izdzīvošanu bez ēšanas. Tomēr vēlāk tas viņu gadījumos izraisīja traģiskas sekas. Tādējādi aiz mītiem un baumām par reliģisku saziņu ar debesīm, caur viņu gavēni vai tādu personu kā Fančers un Džeikobs, it kā maģiskajām spējām, dažas no gavējošajām meitenēm visticamāk bija tieši tas, par ko tās šķita esam. Piemēri pirmajiem bēdīgi slavenajiem anoreksijas gadījumiem mūsdienu sabiedrībā. Nākamajā stāstā mēs dodamies atpakaļ uz kādu mazu pilsētu Francijā, kur kādu sievieti viņas ģimene ieslodzīja vairāk nekā 25 gadus.
Blanche Monnier piedzima 1849. gada 1. martā Poitiers pilsētā, Vienas departamentā, Rietumfrancijā. Monnier bija labi pazīstama buržuāziska ģimene šajā pilsētā. Tiem bija nelielas aristokrātiskas pretenzijas laikā, kad Francijas aristokrātija piedzīvoja atzimšanu pēc 18. gadsimta beigu spēcīgā republikānisma. Blanches tēvs bija Emils Monnier, vietējās universitātes mākslas fakultātes vadītājs, bet viņas māte, Louise Monnier, bija labi pazīstama franču sabiedrības dāma. Emils Monnier bija arī cilvēks, kurš bija ieguvis prestižu Labo darbu komitejas apbalvojumu. Šī bija atzinība, ko 19. gadsimta Francijā piešķīra cilvēkiem, kuri tika uzskatīti par nozīmīgu ieguldījumu devējiem savās kopienās un kuriem piemīta augstas likumības īpašības. Turklāt ģimenē bija sakari ar Parīzes augstāko sabiedrību. Tādējādi Blanche Monnier piedzima ģimenē, kas pēc visām ārējām pazīmēm bija cienījams sabiedrības locekļi Poitiers. Tomēr viņas stāsts pierādīja, ka viņi nebija tādi nemaz. Blanches agrīnie gadi lielākoties bija neievērojami. Viņa gāja skolā, piedalījās Poitiers sabiedriskajā dzīvē un bieži apmeklēja Parīzi, kas atradās tikai 4 stundas attālumā. Sasniedzot pilngadību, viņa kļuva par ievērojamu skaistuli, ar cirtainiem matiem, gaišu ādu un lielām spilgtām acīm. Taču viņu gaidīja briesmīgs liktenis. 1870. gadu vidū, kad Blanche bija savos 20. gados, viņa iepazinās un iemīlējās jaunā vīrietī no Poitiers. Lai gan viņš bija advokāts, profesija, kas parasti ir saistīta ar augstiem ienākumiem, šis vīrietis nāca no pieticīgas ģimenes, un mazajā provinces pilsētā viņam bija maz klientu. Turklāt viņš bija ievērojami vecāks par Blanchu. Tādēļ, lai gan viņš spētu nodrošināt pietiekami labu iztiku, Blanches vecāki nebija sajūsmā par viņu kā iespējamo līgavainu savai meitai. Tā vietā viņi iedomājās, ka viņa apprecēsies ar kādu no Rietumfrancijas mazās mužniecības, vai arī pateicoties viņas skaistumam, pat stāsies laulībā ar kādu no Parīzes augstākās sabiedrības locekļiem, valstī ieejot Belle Époque laikmetā. Tomēr Blanche palika iemīlējusies savā vecākajā pielūdzējā, un tieši viņas nevēlēšanās atteikties no šīm attiecībām noveda pie tā, ka viņa ieguva tādu slavu, kāda neviens cilvēks patiesi nevēlētos. Viņas nevēlēšanās pārtraukt attiecības ar to, ko māte dēvēja par nabadzīgo advokātu, lika viņas vecākiem ar Blanches brāļa Marcela palīdzību ieslēgt viņa mazā istabā viņa lielajā mājā Poitiers. 1875. gada 1. martā, kas sagadījās ar Blanches 26. dzimšanas dienu, Monnieri, ieslēguši viņu šajā mazajā istabā, paziņoja meitai, ka atbrīvos viņa tikai tad, ja viņa piekritīs pārtraukt attiecības un atteikties no jebkādām domām par laulībām ar savu advokātu pielūdzēju. Šis jautājums varēja beigties drīz pēc tam, taču kāda iemesla dēļ, kas nav pilnībā skaidrs, tas nenotika. Un dienām pārvēršoties nedēļās, un nedēļām pārvēršoties mēnešos, Blanche palika ieslodzīta mazā istabā savu vecāku mājā Poitiers. Laikam ejot iemeslu dēļ, kas līdz pat šai dienai nav pilnībā skaidri, tas pārvērtās par pastāvīgu ieslodzījumu. Kā mēs drīz redzēsim, šī bija šausminoša ieslodzīšana. Šajā brīdī varētu rasties jautājums, kā Blanche varēja pazust nevienam neradot aizdomas vai nemēģinot noskaidrot, kur viņa ir palikusi. Atbildot uz to, varētu teikt, ka bija daudz cilvēki, kuri interesējās par viņas labklājību nedēļās un mēnešos pēc tam, kad viņa pirmo reizi pazuda, 1875. gada pavasarī. Kaimiņi bija noraizējušies, tāpat kā viņas draugi, un Blanches uzticīgais mīļākais centās noskaidrot viņas atrašanās vietu. Taču ar laiku izmeklēšana beidzās. Neviens nebūtu iedomājies, ka viena no cienījamākajām ģimenēm Poitiers bija ieslodzījusi ģimenes locekli istabā un vienkārši nolēmusi atstāt viņu tur ieslodzītu uz nenoteiktu laiku. Turklāt, ja kāds arī pievērsa varas iestāžu uzmanību viņas pazušanai, acīm redzot ziņojumi tika noraidīti. Varbūt cilvēki vienkārši noticēja, ka Blanche bija devusies uz saulaināko Parīzi. Gadiem ejot, Blanche turpināja palikt ieslodzīta savu vecāku mājās Poitiers.
Lai gan šķiet diezgan skaidrs, ka Blanšas māte bija galvenā atbildīgā par briesmīgiem apstākļiem, kādos viņa bija nostādījusi savu meitu, ir acīm redzami, kā arī citi ģimenes locekļi bija iesaistīti. Tomēr viņas tēva Emīla loma beidzās, kad viņš nomira 1879. gadā, 4 gadus pēc tam, kad Blanša tika ieslēgta istabā. Pēc tam galvenokārt Luīza Monžē un viņas dēls, Blanšas brālis Marcels, bija tie, kas rūpējās par to, lai Blanša paliktu ieslēgta. Viņas ieslodzījums bija nežēlīgs. Istaba, kurā viņa tika turēta gadu pēc gada, bija bēniņu istaba. Tajā bija mazs loks, taču tas bija aizkrāsots, un tur nebija nekādas dabiskās gaismas. Durvis tika turētas aizslēgtas no ārpuses, un Blanša bija pilnībā atkarīga no tā, ko viņas sagūrstītāji viņai nodrošināja izdzīvošanai. Patiesais šausmīgo apstākļu apmērs ar laiku nāks gaismā. Tikmēr gadiem ejot, sākotnējie iemesli, kāpēc jaunā sieviete tika ieslodzīta, pazuda. Advokāts, kuru viņa bija aplidojusi un kura attiecības ar viņu bija acīmredzamais iemesls, kāpēc ģimene viņu ieslodzīja, nomira 1885. gadā, gandrīz 10 gadus pēc tam, kad viņa pirmo reizi tika ieslodzīta. Kāpēc viņas māte un brālis turpināja viņu turēt šajā mokošajā situācijā arī pēc tam, joprojām ir noslēpums. Iespējams, viņi uzskatīja, ka ja viņi viņu atbrīvos, viņa ziņos par viņiem varas iestādēm, un tas bija risks, ko viņi nebija gatavi uzņemties, jo īpaši tāpēc, ka viņi bija atzīta ģimene Poķē. Neskatoties uz to, tas turpinājās gada pēc gada. Pēc kāda laika Poķē apkaimes iedzīvotāji droši vien lielākoties bija viņu aizmirsuši, tāpat kā viņas bijušie draugi un paziņas. Tomēr bija atsevišķi gadījumi, kurus cilvēki vēl pēc daudziem gadiem atcerējās kā dīvainus. Piemēram, 1900. gados kāda kaimiņiene atcerējās gadījumu 1892. gadā, kad viņa uzskatīja, ka dzird sievietes kliedzienus no Monjē mājas. Toreiz viņi tam nepievērsa uzmanību, bet vēlāk, kad tika atklāts, kas tur patiesībā bija noticis, viss iegūta daudz lielāku jēgu. Acīm redzot, kāds bija uzzinājis par notiekošo, un vairāk nekā 25 gadus pēc tam, kad Blanša tika pirmo reizi ieslodzīta, kāds anonīms varonis nāca viņai palīgā. 1901. gada 23. maijā Parīzes pilsētas ģenerālprokurors saņēma neparakstītu vēstuli, kurā Blanšas Monjē situācija tika aprakstīta šādi. Godātais ģenerālprokurora kungs, man ir gods jūs informēt par ārkārtīgi nopietnu notikumu. Es runāju par vecmeitu, kura ir ieslēgta Madamas Monžē mājā, pusbadā, un jau 25 gadus dzīvo uz sapuvušas pakaišu kaudzes. Vienā vārdā sakot, savos netīrumos. Ņemot vērā ziņojums par Blanšas stāvokli nākamajās dienās, ir skaidrs, ka lai arī kas bija šis anonīmais ziņotājs, viņš pats bija savām acīm redzējis apstākļus, kādi valdīja telpā, kurā viņa tika turēta ieslodzījumā. Taču viņas glābēja identitāte joprojām nav zināma līdz pat šai dienai. Parīzes un Poķē policija ātri reaģēja uz šo satraucošo ziņojumu. Dažu dienu laikā viņi iegāja Monžē mājā un sāka to pārmeklēt no augšas līdz apakšai. Kādu laiku, pārmeklējot apakšējos stāvus, viņi neko neparastu neatrada. Bet pēc kāda laika viņi nonāca pie durvīm, kas no ārpuses bija aizslēgtas ar piekaramo slēdzeni. Policija nevilcinājās un negaidot, kad Monžēri atnesīs atslēgu, izlauza durvis. Tas, ko viņi ieraudzīja, bija šausmu aina. Pirmais, ko viņi pamanīja, bija smaka, indīga pūdēta smaka, ko radīja gadu desmitiem neiztīrītie netīrumi, kurus Blanšas sagūstītāji nebija novākuši. Tomēr tikai tad, kad viņi noņēma ar putekļiem klātos smagos aizkarus no mazā loga, un pēc tam noārdīja biezo slēģojumu, kas bija liedzis ienākt jebkādam gaismas staram. Tikai pēc 26 gadiem viņi saprata visu ļaunuma apmēru, kas šeit bija noticis. Blanša gulēja pilnīgi kaila istabā, kas bija pilna ar netīrumiem. Ap istabu mētājās sapuvušas pārtikas gabali. Gaisā bija puvuma smaka, un pa visu vietu skraidīja kukaiņi. Blanša bija pilnīgi pārbijusies no šo svešinieku ielaušanās viņas cietumā, pēc vairāk nekā 4 gadsimta ieslodzījuma tur. Diemžēl viņas prāts bija pilnībā zudis, un viņa svēra tikai nedaudz vairāk par 25 kilogramiem, jeb aptuveni 4 angļu mārciņām.
Policijas ziņojums vēlāk sniedza pilnīgu aprakstu par to, ar ko viņi saskārās. Mēs nekavējoties devām rīkojumu atvērt loga vērtnes. Tas tika izdarīts ar lielām grūtībām, jo vecās tumšās krāsas aizkari nokrita, radot biezu putekļu mākoni. Lai atvērtu slēģus, bija nepieciešams tos noņemt no labās eņģes. Tiklīdz gaisma ienāca istabā, mēs pamanījām aizmugurē, guļot uz gultas, viņas galvu un ķermeni pārklāt ar pretīgi netīru segu. Sieviete, kuru identificēja kā Mademoiselle Blanche Monnier. Nelaimīgā sieviete gulēja pilnīgi kaila uz sapuvuša salmu matrača. Visapkārt viņai bija izveidojusies sava veida garoza, kas sastāvēja no izkārnījumiem, gaļas, dārzeņu, zivju un sapuvušas maizes gabaliņiem. Mēs arī redzējām austeru čaumalas un kukaiņus, kas skraidīja pāri Mademoiselles Monnier gultai. Gaiss bija tik smacīgs. No istabas nāca tik spēcīga smaka, ka mums nebija iespējams palikt ilgāk un turpināt izmeklēšanu. Turpmākajās stundās policija un medicīnas iestāžu pārstāvji izveda Blanšu no šīs šausmu istabas. Viņas māte un brālis tika nekavējoties arestēti. Kad ziņas izplatījās, pie mājas sapulcējās pūlis, kas tur palika vairākas dienas, pieprasot Luīzes un Marcela Monžē galvas. Diemžēl taisnīgums netika panākts. Blanšas vecā māte dažas dienas vēlāk nomira no sirdstriekas, izvairoties no soda, ko viņa tik ļoti bija pelnījusi. Tad izrādījās, ka arī Marcels Monniers pats lielā mērā bija psiholoģiski nespējīgs, un lai gan sākotnēji viņam tika piespriesta 15 mēnešu cietumā, vēlāk viņš tika attaisnots un atbrīvots. Pēc tiesas Marcels pārdeva visas savas mātes īpašuma aktīvas un devās pensijā uz Siborši, komūnu valsts dienvidrietumos. Viņam bija arī lauku māja centrālajā Francijā, kur viņš galu galā nomira 1913. gada jūnijā. Blanša nekad neatveseļojās, lai gan bija neliels progress un vismaz daļa medicīniskā personāla spēja viņai nodrošināt cilvēcīgu aprūpi turpmākajos gados. Viņai bija 52 gadi, kad viņa izglāba un viņa nodzīvoja vēl 12 gadus. Šie gadi tika pavadīti psihiatriskajā slimnīcā Blois pilsētā, Francijas centrālajā daļā. Tomēr viņa mocīja vairāki psihiski traucējumi, īpaši anoreksija un šizofrēnija. Viņas ieslodzījums viņa bija ietekmējis arī daudzos citos veidos. Piemēram, viņai bija izveidojusies ārkārtēji nepatika pret spilgtu gaismu, jo vairāk nekā ceturdaļu gadsimtu viņai tika liekta saules gaisma. Blanša nomira 1913. gada 13. oktobrī. Viņai bija 64 gadi, un gandrīz visu savu pieaugušo dzīvi viņa bija pavadījusi vai nu ieslodzījumā, vai arī slēgtā psihiatriskajā slimnīcā, ciešot no agrākās ieslodzīšanas radītajām psiholoģiskajām rētām. Viņa stāsts tika plaši atspoguļots Francijā 1900 gadu sākumā, taču tas tika arī pārstāstīts un kļuva zināms jaunai paaudzei 1930. gadā. Kad franču rakstnieks Andrē Žits, kurš 1947. gadā saņēma Nobela prēmiju literatūrā, par to rakstīja savā romānā La Séquestrée de Poitiers, kas nozīmē Poitiers ieslodzītā sieviete. Šī bija daļēji izdomāta Blanšas stāsta versija, kurā Žits nomainīja galveno varoņu vārdus, bet maz ko citu. Žida apraksts vēlāk ietekmēja Mišelu Foucault, kad viņš rakstīja Disciplinēt un sodīt – cietuma dzimšana, vienu no saviem nozīmīgākajiem darbiem. Tādējādi Blanšas Monnier šausminošajam stāstam ir bijusi ievērojama ietekme arī 20. gadsimta franču literatūrā. Viktorijāņu laikmetā Lielbritānija kļuva par pirmo globālo industriālo lielvalsti, taču tā bija arī tumša un netīra vieta, kur pārdabiskas pasakas bija ikdienišķas. Viena no šādām pasakām bija par džeku ar atspara papēžiem, un to atbilstoši izstāstīja Mortis Mēdija. Kādā vēlā rudens dienā, 1837. gadā, meitene vārdā Merija Stīvensa devās uz darbu Lavandas kalnā. Raģons, kas tajā laikā atradās Londonas dienvidrietumu nomalē, un kas tikai dažas gada desmitus iepriekš vēl bija daļa no lauku apvidus ārpus pilsētas. Stīvensa tikko bija atnākusi no Baterasī, kur bija apciemojusi savus vecākus. Kad viņa devās cauri Clapham Common starp Baterasī un Lavandas kalnu, notika biedējošs incidents.
No šķērsielas viņai pretī izskrēja dīvaina, gandrīz dēmoniska figūra. Radījums uzbruka Stevensai, plēšot viņas miesu ar saviem nagiem, kas bija viņa roku vietā. Stevens vēlāk ziņoja, ka radījuma pieskāriens bija sledaini augsts. Viņa kliedza, kad tas uzbruka, un acīm redzot radījums bija tik pārsteigts, ka ātri viņu atlaida un aizbēga. Šī, acīm redzot, bija pirmā šīs būtnes parādīšanās, kas drīz kļuva pazīstama kā Spring Hill Jacks. Līdz 1837. gada novembrim Londonā bija notikuši daudzi turpmāki novērojumi. Viņi aprakstīja radību, kas, kā tika teikts, parādījās pēkšņi, bieži vien pārliec neticami liels attālums cilvēku priekšā, kuri vadīja pajūgus Londonas ielās. Vairāki pajūgu vadītāji ziņoja, ka viņiem pēkšņi nācies mēģināt apturēt zirgus, kas vilka viņa pajūgus, jo radība gandrīz no nekurienes parādījās viņa priekšā un tikpat ātri aizskrēja prom. Cits liecinieks apgalvoja, ka noslēpumainais uzbrucējs bija pārlēcis pāri 9 pēdas augstam mūrim, histēriski ķiķinot. Dažu nedēļu laikā ziņojumi par šo dīvaino būtni plaši izplatījās visā Londonā, un daudzi prātoja, kas vai kas tieši bija uzbrucis Mērijai Stevensai un vēl vairākiem citiem. Līdz 1837. gada beigām satraukums bija pieaudzis tik lielā mērā, ka Londonas mērs Sers Džons Kovens pirmajās 1838. gada dienās laikrakstā The Times publicēja vēstuli, mēģinot mazināt bailes par šiem novērojumiem. Tajā mērs mierina Londonas iedzīvotājus, ka tas patiesībā ir kāds indivīds, kurš pārģērbjās un apmeklē daudzas Londonai tūmā esošās ciematas, 3 dažādos tērpos, kā spoks, lācis un velns. Tomēr tika apgalvots, ka tas ir kāda jociņa rezultāts, ko visticamāk izspēlējis kāds no britu aristokrātijas, jo viņiem būtu nepieciešamie līdzekļi, lai sarīkotu šādas sarežģītas viltības. 1838. gada sākumā sekoja vairāki bēdīgi slaveni novērojumi. Viens no tiem notika 19. februāra naktī, kad 18 gadus vecā Džeina Alsopa atvēra durvis sava tēva mājā Oldfordā, kas tagad ir Londonas Tower Hamlets rajonā. Viņa vēlāk apgalvoja, ka atverot durvis, viņa sastapusi kādu, kurš izlikās par policistu, un bija tērpies lielā apmetnī. Kad viņa iznesa sveci, lai iegūtu gaismu, viņai uzbruka šī persona, kura pēc viņas teiktā izmeta no mutes zilas un baltas liesmas, un tad mēģināja saplosīt viņas kaklu un rokas ar nagiem līdzīgām rokām. Pēc dažiem biedējošiem mirkļiem radījums bija aizskrējis pāri laukiem. Sekoja policijas izmeklēšana, taču tā bija bez rezultātiem. Viens kaimiņš ziņoja, ka uzbrukuma laikā tuvumā redzējis jaunu vīrieti lielā apmetnī. Bet vienīgais aizdomās turamais bija vietējais galdnieks vārdā Milbanks, kura alibi bija tas, viņš tajā vakarā bija tik piedzēries, ka nevarēja atcerēties, kur bija bijis vai ko bija darījis. Milbanks acīm redzot tajā laikā kādā krogā bija apgalvojis, ka viņš ir atspērīgais džeks, taču policija beigās secināja, ka viņš ir tikai skaļš dzērājs. Alsopas gadījums iespējams iespār bija izdomāts, jo viņa bija vienīgā upure, kura apgalvoja, ka Džeks pirms uzbrukuma ar viņu patiesi runājis. Varbūt viņa vienkārši meklēja uzmanību. Tuvākajās nedēļās no Londonas un apkārtējiem reģioniem tika ziņots par 10 uzbrukumu. Piemēram, 1838. gada februāra pēdējā dienā Lucija Skeilsa, kura tāpat kā Alsopa bija 18 gadus veca, tika uzbrukti kādā alejā pilsētas Limehouse rajonā. Viņa apgalvoja, ka Džeks arī viņai ieelpoja zilu uguni, un šī pieredze viņu padarīja histērisku. Policija turpināja izmeklēt šādus novērojumus un tika piedāvāta atlīdzība par informāciju. Taču tagad bija skaidrs, ka pirmie parādīšanās gadījumi iedvesmoja amatieru atdarinātājus un kļuva arvien grūtāk atšķirt īstas novērojumus no vienkāršām baumām. Avīzes situāciju neuzlaboja. Dažas publicēja sensacionālas stāstus par to, kā cilvēki bija miruši no bailēm pēc tam, kad uz ielas viņiem bija uzbrucis Džeks. Šajā laikā atsperpapēža Džeka it kā raksturīgās iezīmes jau bija lielā mērā nostiprinājušās. Viņa galvenā īpašība, kā tika apgalvots, bija veiklība. Viņš pārvietojās ar neticamu ātrumu un spēja lēkt 10, 15 vai pat 20 pēdu attālumā.
Daži tajā saskatīja paranormālas vai pārdabiskas spējas, bet citi joprojām uzskatīja, ka šai parādībai noteikti ir loģisks izskaidrojums. Drīz radās ideja, ka noslēpumainajai figūrai papēžos bija iestrādāts atsperes, kas viņu pacēla augšup un ļāva pārlekt šādus lielus attālumus. Tā radās vārds atsperpapēžu džeks, kas šķiet jau bija plaši izplatīts līdz 1838. gada pavasara beigām. Līdz 1838. gada vasaras sākuma beigām atsperpapēža džeks bija visas Londonas sarunu temats. Regulāri parādījās avīzēs, lētajos šausmu izdevumos un pat uz Londonas skatuves. Tomēr tieši viņa slavas zenītā ziņojumi par džeka parādīšanos sāka samazināties. Līdz 1838. gada beigām oficiālie ziņojumi par viņa uzbrukumiem galvaspilsētā bija izsīkuši. Un tās dažas reizes, kad viņš it kā parādījās, nāca no citām Anglijas daļām, kur ziņas par pārdabisko uzbrucēju vēlāk iedvesmoja lauku atdarinātājus. Līdz 1839. gadam histērija lielākoties bija norimusi, un džeks kļuva vairāk par literāru tēlu, nevis kādu, no kura cilvēki baidījās sastapt Londonas alejās. 1840. gada gaitā viņš ieguva sava veida folkloras tēla statusu, kā pārdabisks ceļa laupītājs, par kuru uzskatīja, ka viņš uzbrūk vientuļiem ceļotājiem uz ceļiem ārpus Londonas. Laiku pa laikam tika oficiāli ziņots par it kā notikušiem uzbrukumiem, piemēram par kādu sievieti, kura tika uzbrukta Teimutā 1847. gadā. Un policija uzskatīja, ka atsperpapēžu džeks varētu būt atgriezies, lai terorizētu pilsētas iedzīvotājus 10 gadus pēc savas pirmās parādīšanās. Vēlāk, 1870. gadu sākumā, atsperpapēžu džeka rēks atkal tika pieminēts, kad tika ziņots par spoku parādīšanos pēc kārtas Pekhemā, Londonas dienvidu austrumos un Saseksā. Pēdējie ziņojumi par cilvēkiem, kuri ticēja, ka atsperpapēžu džeks ir atgriezies, šķiet notika Liverpūlē 1904. gadā, vairāk nekā 65 gadus pēc viņa pirmās parādīšanās Londonā. Cenšoties izprast atsperpapēžu džeka fenomenu, gan vēsturnieki, gan kultūras komentētāji ir piedāvājuši atšķirīgus viedokļus un teorijas, lai izskaidrotu visu šo notikumu. Daži ir meklējuši atbildes paranormālajā jomā. Piemēram, daudz 20. gadsimta rakstnieki uzskata, ka džeks bija kāda veida citplanētietis, kamēr citi ir apsvēruši iespēju, ka džeks bija kaut kas puscilvēks, pusbriesmonis. Kriptozooloģiska būtne nepārāk atšķirīga no lielās pēdas vai čupakabras. Okultisti arī ir bijuši ieinteresēti apgalvot, ka džeks bija velna vai kādas citas dēmoniskas būtnes parādīšanās gadījums. Saskaņā ar šo teoriju atsperpapēžu džeku izsauc okultisti vai kāds cits tumšās maģijas piekritējs, un viņš izraisīja haosu lielajā Londonā. Pirms 1838. gadā tika atsaukts atpakaļ pazemē. Citi joprojām ir apgalvojuši, ka jebkāds pārdabisks elements patiesībā notika džeka pirmo it kā upuru prātos. Šis uzskats pauž, ka pirmā džeka parādīšanās, ko redzēja tādi cilvēki kā Merija Stīvensa, bija rezultāts tam, ka cilvēki bija apreibināti, piedzērušies vai garīgi traucēti. Šajā teorijā pirmā vai otrā parādīšanās bija cilvēku iztēles auglis, un tās, kas sekoja, bija histērijas vai atdarinātāju rezultāts. Viena teorija, kas tajā laikā ieguva ievērojamu popularitāti un uz kuru tika norādīts Londonas mēra vēstulē, kas tika publicēta laikrakstā The Times 1838. gada janvārī, bija teorija, ka atsperpapēžu džeks bija izsmalcināta viltība, ko organizēja kāds no augstmaņiem. Šī teorija tajā laikā apgalvoja, ka kāds augstmanis bija zaudējis derības, un samaksa bija izveidot kāda pārdabiska būtne izskatu Londonā. Un tam ir zināms ticamības pamats. Britu aristokrātijas pārstāvim noteikti būtu pietiekami daudz naudas, lai finansētu tik sarežģītu krāpšanu, jo 19. gadsimta Londonā netrūka augstu likmju derību galdu, kur šāda veida likme varētu būt izdarīta. Patiesi, šī teorija bija tik populāra, ka tika plaši apspriests, kurš tieši varētu būt šis augstmanis. Lielākā daļa bija vienojušies, ka atbildīgs ir īru aristokrāts Henrijs Delapoers Beresfords III, Waterfordas markīzs. Beresfords tajā laikā bija jauns aristokrāts, ap 25 gadiem, un regulāri parādījās avīzēs, jo kopā ar savu pavadoņu baru, kas sastāvēja no piedzērušiem pielūdzējiem, izraisīja sabiedriskus nemierus.
Piemēram, 1837. gada aprīlī viņi piedzērušies ieradās Meltonmowbrijā, kur uzbruka ceļa nodevas iekasētājam un policijas konsteblam, abus apšļakstot ar sarkanu krāsu. Beresfords regulāri tika saukts uz tiesu par apsūdzībām saistībā ar Meltonmowbrijas incidentu un citiem huligānisma gadījumiem 1830. gadu vidū un beigās. Tādējādi daudzi cilvēki tajā laikā uzskatīja, ka viņš bija finansējis. Kāds, kurš prata izpūst uguni, pārģēžēbties un kuram bija kaut kādas atspēru zābaki. Tas viņam piešķīra papildus izskatu kādam, kurš varēja lēkt un pārvarēt nenormālus attālums. Tas nav pilnīgi neiespējami, taču to nevar pierādīt ārpus saprātīgām šaubām. Tomēr Springhjorda Džeka stāsts varētu būt arī Okama skuvekļa piemērs. Teorija ir tāda, ka vienkāršākais izskaidrojums kaut kam ir visdrīzākais. Šajā gadījumā visdrīzākais izskaidrojums ir tas, ka sabiedrība, kura bija tendēta ticēt leģendām par gotiskiem briesmoņiem un pārdabiskām parādībām, bija gatava pārspīlēt tautas pasaku, kas tika izveidota 1837. gadā. 19. gadsimtā stāsti par pārdabisko un gotisko šausmu bija ļoti izplatīti. No 1008. gada Londonas pilsētā regulāri tika ziņots par spoku un citu būtņu parādīšanos. Līdz brīdim, kad Londonā pēkšņi sāka parādīties Džeks ar atspēru papēžiem, tika publicēti stāsti par pārdabisko, šausmu stāsti un stāsti par briesmoņiem. Un tie atrada milzīgu auditoriju visā Anglijā. Tie iznāca tā dēvētajos Pensa šausmu izdevumos, kas bija lētas bulvāra literatūras publikācijas. Šis bija arī Edgara Allana Po gotisko šausmu stāstu, Mērijas Šelijas Frankensteina un Brama Stokera Drakulas gadsimts. Šādā vidē ir diezgan ticami, ka stāsts par atspērpapēžu Džeku balstījās uz kādu neizskaidrojamu, neparastu notikumu 1837. gada beigās. Un lielākā daļa no tā, kas notika pēc tam, bija tāpēc, ka cilvēki ļāva savai iztēlei ņemt virsroku, laikā, kad sabiedrība jau bija noskaņota ticēt pārdabiskajam un tēliem, kas šķita izkāpuši tieši no lēto šausmu stāsta žurnāliem. Kā Viljams no Okamas norādīja, visredzamākais skaidrojums ir visticamākais. 19. gadsimtā miljoniem britu devās uz ASV, meklējot labāku dzīvi. Viena no šādām sievietēm bija Anna Tro Loemana, taču vēlāk viņa ieguva ļaunu slavu Ņujorkā savas tumšās rīcības dēļ. Anna Tro piedzima 1812. gada 6. maijā Painsvikas pilsētā Gloucestershīrā, dienvidrietumu Anglijā. Viņas tēvs Džons Tro bija strādnieks, un ģimene nebija turīga. Tādēļ Anna sāka strādāt, kad viņa bija tikko pusaudze, kā kalpone miesnieka mājsaimniecībā. Tas bija pārāk izplatīta dzīves realitāte 19. gadsimta Lielbritānijā, kur bērnus sūtīja strādāt rūpnīcās un citās iestādēs jau no 9 gadu vecuma. Anna arī apprecējās, kad viņa bija jauna. 16 gadu vecumā viņa apprecējās ar Henriju Somersu, drēbnieku no Viltšīras. Tomēr drīz viņa saprata, ka viņš ir alkoholiķis. Un tajā laikā Anna jau gaidīja viņa pirmo bērnu, meiteni, kas piedzima 1830. gadā un kuru viņa nosauca par Karolīnu. Tajā laikā viņu ekonomiskās izredzes Anglijā jau bija pasliktinājušās, un 1831. gadā jaunā ģimene devās ceļā uz Ameriku, kļūstot par vienu no 10 miljonu eiropiešu, kuri to darīja 19. gadsimtā. Annai pēc ierašanās Amerikas Savienotajās valstīs neveicās labāk. Viņa un Henrijs apmetās Viljama ielā Manhetanas lejasdaļā Ņujorkā. Bet neilgi pēc tam, 1833. gadā, Henrijs nomira no vēdertīfa. Tādējādi jaunā atraitne Somersa atradās tālu prom no mājām, cenšoties izdzīvot Ņujorkā un uzturēt sevi un savu zīdaina meitu. Mēs iespējams nekad nebūtu dzirdējuši par Annu Troju un viņas alter ego Madame Restellu, ja nebūtu viņas otrās laulības. Tas notika 1836. gadā, kad Anna apprecējās ar Čārlzu Lohmanu. 27 gadus vecs, labi izglītots tipogrāfs, kurš strādāja laikrakstā New York Herald. Viņš pats bija imigrējis uz Ameriku un bija vācu un krievu izcelsmes. Tieši no sava otrā vīra Anna sāk izrādīt interesi par kontracepciju un iedzīvotāju skaita kontroli. Čārls tajā laikā bija radikāli domātāju un filozofu loku biedrs Ņujorkā.
Un viena no viņa bažām bija straujā iedzīvotāju skaita palielināšanās Amerikas Savienotajās valstīs un daudzās Eiropas valstīs kopš 18. gadsimta sākuma. Šīs intereses rezultātā viņš 19. gadsimta 30. gados bija publicējis vairākus rakstus par iedzīvotāju jautājumiem. Anna drīz sāk izrādīt interesi par kontracepciju arī pati. Šajā ziņā viņa iedrošināja Čārls, un papildus zināšanas sniedza viņas brālis Džozefs, kurš arī bija emigrējis uz Ameriku un tagad strādāja aptiekā Ņujorkā. Drīz viņa bija izstrādājusi kontracepcijas tableti, kuras sastāvā bija tādas sastāvdaļas kā penīroja, melnais dzēriens, sabīne, rudzu skauls, malva un māteres. Šīs sastāvdaļas viņa sasmalcināja un izgatavoja no tām tabletes un pulverus. Bruņojusies ar šiem produktiem, viņa un Čārls izdomāja sarežģītu stāstu savai uzņēmējdarbībai, apgalvojot, ka Annai Francijā bija vecmāmiņa, Misise Restela, kur viņai bija parādījusi šo kontracepcijas tablešu recepti, kad Anna apmeklēja Eiropu, lai apgūtu vecmātes amatu. Tādējādi 1830. gada beigās Anna sāka pārdot savas sieviešu mēnešu tabletes ar vārdu Madāma Restela. Tajā laikā Amerikas Savienotajās valstīs aborti un kontracepcija bija legāli gandrīz visās jurisdikcijās. Tādējādi Anna varēja brīvi likumīgi reklamēt savas kontracepcijas vai abortu tabletes Ņujorkas avīzēs. Piemēram, viņas pirmais sludinājums tika publicēts laikrakstā New York Sun 1839. gada martā, un tas efektīvi informēja sievietes, ka ja viņām ir nevēlama grūtniecība, viņi var piedāvāt noteiktu līdzekli tām, kuras ieradīsies viņas birojā. Tas bija Grīnvičas ielā, un tieši šeit daudzas Ņujorkas sievietes sāka ierasties no 1839. gada, lai iegūtu dažas Madame Restelas sieviešu mēnešu tabletes un profilaktisko pulveri, kā tās drīz vien tika dēvētas. Savukārt cilvēki no citām pilsētām viņai rakstīja, un noteiktais līdzeklis tika nosūtīts viņiem pa pastu. Annai agrīnie mēģinājumi ar kontracepcijas un abortu tabletēm un pulveriem balstījās uz tautas līdzekļiem un sastāvdaļām ar apšaubāmu efektivitāti. Tomēr drīz viņa paplašināja savus pakalpojumus, piedāvājot precīzākas kontracepcijas un aborta metodes. Līdz 1840. gadam Madāma Restela vadīja pansiju un sevi dēvēja par sieviešu ārsti. Šeit dažas sievietes dzemdēja nevēlamas bērnus, kuriem Anna izmantoja savus sakarus, lai atrastu labas adoptētāju ģimenes. Taču bija arī skaidrs, ka šeit tika veikti aborti, gan uzņemot pacientus, kuri vēlējās abortu, gan izmantojot ķirurģiskas metodes. Toreiz tas nebija Ņujorkas štata likuma pārkāpums. Ja vien aborts tika veikts pirms augļu kustību sajūtas, jeb tās sauktās quickening stadijas, kad grūtniece sāk just augļu kustības, un pēc šī brīža bērns tika uzskatīts par dzīvību. Tas parasti notiek ap 16. līdz 20. grūtniecības nedēļu, jeb aptuveni 4 līdz 5 grūtniecības mēnešos. Tādējādi Anna riskēja ar juridiskām problēmām tikai tad, ja aborta pakalpojumi tika piedāvāti sievietēm, kuras jau bija pārsniegušas šo grūtniecības stadiju. Jo 1840. gadā Anna nonāca juridiskās grūtībās, jo sieviete vārdā Marija Perdija nomira neilgi pēc aborta, kas tika veikts Madame Restelas pansijā. Perdija savam vīram uz nāves gultas bija atzinusies, ka veikusi abortu, un viņš pēc tam sazinājās ar varas iestādēm. Presi uzliesmoja ar dusmām pret Resteli, saucot viņu par briesmoni cilvēka izskatā un apsūdzot viņu darbībās pret Dievu. Tad pret Annu tika izvirzītas juridiskas apsūdzības, taču viņa veiksmīgi aizstāvēja sevi tiesā. Nākamajā gadā Mērija Rodžersa, ievērojama skaistule, kura strādāja Ņujorkas tabakas veikalā, tika atrasta mirusi Hadzonas upē. Viens aculiecinieks zvērēja, ka viņa tika izmesta pēc neveiksmīga aborta mēģinājuma, un tas ātri tika saistīts ar Madam Restelu, taču nekas vairāk no tā neiznāca. Pēc tam, nevis atturoties no savām darbībām, Anna patiesībā paplašināja savu darbību abortu veikšanā un kontracepcijas jomā, atverot birojas Filadelfijā un Bostonā. Madam Restelas lieta un Marijas Perdijas nāve ieguva zināmu slavu Ņujorkas avīzēs 1840. gada sākumā, un tas, apvienojumā ar pieaugošo kustību pret abortiem, nākamajos gados noveda pie likumu pastiprināšanas.
Līdz 1845. gadam aborti Ņujorkas štatā lielākoties bija aizliegti. Turklāt sods par abortu veikšanu tika ievērojami pastiprināts. Tagad, ja aborts tika veikts pēc augļu kustību sajūtas, tas tika uzskatīts par otrās pakāpes slepkavību aiz neuzmanības, un par to varēja piespriest vairākus gadus cietumā. Annijas pakalpojumi 840. gadu vidū arvien vairāk pārgāja pagrīdē šo izmaiņu dēļ Ņujorkas štata likumos, taču viņi tomēr turpināja savu darbu kā iepriekš. Šeit jāatzīmē, ka madāma Restela nebija pilnībā motivēta ar ideoloģisku vēlmi ļaut sievietēm kontrolēt savu reproduktīvo spēju. Tāpat kā daudzi abortu tiesību aizstāvji ASV un pasaulē šodien. Tas noteikti bija viens no faktoriem viņas darbā, taču viņu ļoti motivēja arī nauda. Ir pierādījumi, kas liecina, ka vairāk nekā vienu reizi viņa bija gatava palīdzēt veikt abortu, kuru sākotnēji bija atteikusies veikt, kad viņai tika piedāvāta daudz lielāka naudas summa. Tieši šāds scenārijs noveda pie viņas aresta un pirmās ieslodzīšanas. 1847. gadā Ņujorka atkal tika pārņemta ar stāstu par Madam Restelas arestu. Viņa acīm redzot bija palīdzējusi Marijai Bodīnai veikt abortu. Bodīna bija palikusi stāvoklī no sava darba devēja vīrieša, kurš pēc sākotnējās atteikšanās bija piedāvājis Restelai neparasti lielu naudas summu, lai pārtrauktu grūtniecību. Acīm redzot, aborts tika veikts, bet, kad Bodīna vēlāk saslima, viņa iesniedz apsūdzību. Restela tiesā apgalvoja, ka Bodīnes slimību izraisīja sifilis, nevis kaut kas, ko viņa būtu darījusi. Taču tiesa un sabiedriskā doma bija stingri noskaņotas pret sievieti, kura pirmā sāka reklamēt savas sieviešu mēnešējušu tabletes pirms 8 gadiem. Viņa tika atzīta par vainīgu un tika notiesāta uz 1 gadu cietumā Blackwell salā, kas tagad pazīstama kā Rūzvelta sala Austrumupē. 19. gadsimta cietums nebija patīkama vieta, un varētu domāt, ka gads, kas pavadīts tajā, būtu atturējis Madam Restelu no abortu veikšanas arī pēc tam. Taču tā tas nebija. Lai gan viņa apgalvoja, ka atteiksies no turpmākām ķirurģiskām abortiem, viņa turpināja pārdot savas tabletes un pulverus, kā arī atsāka darbu savā pansijā. Acīm redzot, Ņujorkas sabiedrība un valdības iestādes uzķērās uz šo viltību. 1854. gadā viņa pieteicās pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā, kuru arī saņēma, un apmēram tajā pašā laikā Ņujorkas pilsētas mērs Jacobs A. Westervelds apmeklēja un vadīja viņas meitas Karolīnas kāzas. Tomēr aiz publiskās fasādes Restela un viņas vīrs turpināja sniegt nelegālus abortu pakalpojumus. Tā kā šie pakalpojumi tagad bija aizliegti arvien vairākos štatos, klienti ceļoja no tālām un tuvām vietām, lai saņemtu abortu slavenajā Madam Restelas birojā. Viņi arī maksāja dāsni. No 50 līdz $100 bija standarta maksa, bet augstākas klases klientiem, kuri vēlējās lielāku privātumu, tika prasīti pat vairāk nekā $1000. Tomēr līdz 1850 gadu beigām māns bija atmaskots. Avīzes nodēvēja Madam Resteli par ļaunāko sievieti Ņujorkā un sīki aprakstīja milzīgo bagātību, ko viņa un viņas vīrs bija uzkrājuši savu darbību rezultātā. Savukārt Anna atbildēja uz šiem uzbrukumiem, demonstrējot savu bagātību, publiski parādoties graznākajās kažokādās un valkājot dimanta rotas lietas. Ceļojot pa pilsētu, viņa izmantoja savu privāto karieti, kuru vilka 4 zirgi un kuru vadīja viņas paša livrejas tērtais kučieris. Visi ievērojamāk, Anna un Čārls lika uzcelt milzīgu savrupmāju kā savu privāto mājokli 5. avēnijas un 52. ielas stūrī. Šajos gados, 1850 un 1860 gados, Anna nopelnīja $100,000, kas pielāgojot inflācijai, mūsdienās būtu $10 miljoni. Neskatoties uz to, ka viņa atklāti pārkāpa likumu, madāma Restela spēja izvairīties no jebkādām turpmākām juridiskām nepatikšanām vēl daudzus gadus. Amerikas pilsoņu kara sākums 1861. gadā lika abortu jautājumam un ar to saistītajai lobēšanai uz vairākiem gadiem nonākt 2. plānā, tāpēc Anna varēja turpināt savu darbību gandrīz netraucēti.
Tomēr 1870. gadu sākumā madāma Restela sastapās ar sev līdzvērtīgu pretinieku – Entoniju Komstoku, cīņas pret netikumiem aktīvistu, kurš 1873. gadā izveidoja Ņujorkas biedrību cīņai pret netikumiem. Komstoks cīnījās pret visu, sākot no abortiem un prostitūcijas līdz erotiskiem materiāliem un azartspēlēm, un bija apņēmības pilns panākt madāmas Restelas krišanu. Tajā pašā gadā, kad viņš izveidoja biedrību cīņai pret netikumiem, viņš arī veiksmīgi iesniedz petīciju ASV kongresam, lai pieņemtu likumu sēriju, kas kriminalizēja neķītru, rupju vai netiklu, amorālu vai nepieklājīgu publikāciju izsūtīšanu pa pastu. Tas ietvēr tādas lietas kā kontracepcijas līdzekļus un abortīvus līdzekļus. Likums par tirdzniecības un apgrozības ar neķītru literatūru un amorālas lietošanas priekšmetiem apkarošanu ātri kļuva pazīstams kā Komstoka likumi, un tieši šis likums noveda pie madāmas Restelas krišanas. Komstoka likumi paredzēja nopietnus sodus. Pat informācijas sniegšana citai personai par to, kur viņa varētu atrast abortīvas vai kontracepcijas pakalpojumus, varēja novest pie soda līdz $2000 un 5 gada cietumsoda. Tādējādi Annai no 1873. gada bija jābūt daudz piesardzīgākai savos darījumos, taču divkosība noveda pie viņas krišanas, un to izraisīja neviens cits kā jauno likumu autors. Kādā pavasardienā 1878. gadā Entonijs Komstoks ieradās pie madāmas Restelas biroja durvīm, apgalvojot, ka ir precējies vīrietis, kuram savai sievai nepieciešams kontracepcijas tabletes. Pēc tam, kad viņa viņam bija palīdzējusi, Komstoks aiznesa tabletes tieši uz policijas iecirkni. Nākamajā dienā policija ieradās un pārmeklēja telpas, atrodot instrumentus, kurus iespējams varēja izmantot abortu veikšanai. Tādējādi madāma Restela tika arestēta, apsūdzēta un pēc tam atbrīvota pret drošības naudu. Turpmākajās dienās Ņujorkas laikrakstos sāka parādīties raksti, kurus rakstīja gan madāma Restela, gan citi, aizstāvot dažādas šī gadījuma puses. Šķita, ka tas izvērtīsies par sprādzienbīstamu tiesas procesu par to, vai tas, ko Anna darīja Ņujorkā gadu desmitiem, ir morāli vai amorāli. Taču tiesas process nekad nenotika. 65 gadu vecumā, saskroties ar iespēju pavadīt lielāko daļu atlikušo mūža gadu cietumā, sieviete, kura 40 gadu laikā bija kļuvusi par slavenāko abortu veicēju Ņujorkā, 1878. gada 1. aprīlī atņēma sev dzīvību. Viņas kalpone atrada viņu vannā pēc tam, kad bija pati sev pārgriezusi rīkli. 144 gadus vēlāk abortu jautājums Amerikas Savienotajās valstīs ir tikpat izšķirošs kā madāmas Restelas laikā. Džeks Uzšķērdējs bija Viktorijas laikmeta Anglijas bēdīgi slavenākais slepkava. Mūsu pēdējā stāstā mēs ieskatīsimies viņa pēdējā upura dzīvē, kuru stāstīja Brīvkēs. Mērija Džeina Kellija dzimusi ap 1863. gadu Limerikas grāfistē, Īrijā. Taču, kad viņa vēl bija jauna meitene, viņa ģimene pārcēlās uz Velsu. Viņas tēvs strādāja par dzelzskalēju, bet māte rūpējās par māju un pieskatīja viņu 8 bērnus. Mērijas Džeinas ģimene bija nabadzīga, un arī pati Mērija Džeina neieguva labu izglītību, jo viņa dienas pavadīja palīdzot mātei, un 16 gadu vecumā viņa joprojām neprata ne lasīt, ne rakstīt. Tātad bez īstas izglītības un bez prasmēm viņas vienīgā cerība izkļūt no nabadzīgās dzīves bija apprecēties ar vīrieti, kuram ir pienācīgs darbs un kurš spēta viņai nodrošināt to, ko viņas vecāki nespēja. 1879. gadā Mērija Džeina iepazinās ar ogļraču vārdā Deivijs. Viņš bija strādīgs vīrs, un drīz pēc iepazīšanās viņi apprecējās. Tagad Mērija Džeina varēja dzīvot labāku dzīvi, un tāpat kā daudzas precētas sievietes Viktorijas laikmeta Lielbritānijā, viņa palika mājās, gatavoja ēst, uzkopa un radīja mājīgu atmosfēru savam strādīgajam vīram. Tomēr viņas dzīve pēkšņi mainījās, kad 3 gadus pēc laulībām ogļraktuvēs notika letāls sprādziens, un viens no bojāgājušajiem bija viņas vīrs. Mērija Džeina joprojām bija jauna sieviete, taču tagad viņa bija arī atraitne un viena pati. Viņa mēģināja atrast darbu un devās uz Velsas galvaspilsētu Kārdifu, taču būdama analfabēte un bez pieredzes, viņai bija grūti atrast darbu. Tagad bija 1884 gads,
un nonākusi nabadzībā un bez pajumtes, Mērija Džeina nolēma pamest Velsu un doties uz Londonu. Viņa zināja, ka Londonā ir daudz vairāk darba iespēju, taču arī tur atrast darbu bija grūti. Tāpēc, kad iespēja bija ļoti maz, viņa kļuva par prostitūtu un sāka strādāt bordeļā Vestendā. Šī bija augstākās klases iestāde, un vīrieši, kas to apmeklēja, parasti bija ļoti turīgi. Viens no viņas pastāvīgajiem klientiem viņu ļoti iemīļoja un uzaicināja doties viņam līdzi uz Franciju. Tas bija ļoti aizraujoši Mērijai Džeinai, tāpēc viņa mainīja savu vārdu uz franču skanīgāko Marija Žanete, un kopā viņi devās uz Franciju kā parasts pāris. Tomēr viņas idilliskā ceļojuma ar bagāto jauno vīrieti iznākums nebija tāds, kā viņi cerēja, un uzturēšanās laikā tur viņa tika pārdota prostitūcijā un kļuva par cilvēktirdzniecības upuri. Par laimi viņai izdevās izbēgt un atgriezties Londonā. Baidoties, ka viņu varētu atrast, viņi pārcēlās uz Londonas East End, cerot, ka tur būs drošāk. Viņi apmetās Stepnijas rajonā, kur sākumā dzīvoja kopā ar vīrieti vārdā Morgansons, pirms atstāja viņu cita vīrieša vārdā Joe Flemings dēļ. Mērija Džeina bija pievilcīga sieviete. Viņai bija tumši mati un zaļas acis, un viņu bieži aplidoja vīrieši. Viņa parasti bija diezgan klusa, bet ja viņa iedzēra dažas dzērienus, viņa mainījās un sāka dziedāt īru dziesmas. Viņas personība tik ļoti mainījās, ka viņa kļuva strīdīga un aizskaroša. Tāpēc vietējie viņu sāka saukt par tumšo Mariju. 1887. gada aprīlī, izklaidējoties vakarā, Mērija Džeina iepazinās ar vīrieti vārdā Džozefs Barnets. Viņi satikās vēlreiz nākamajā dienā un nolēma dzīvot kopā. Viņi šķita labi saprotamies un pārcēlās uz dzīvi Londonas Spitalfieldas rajonā. Viņa jaunās mājas bija mazas un sastāvēja no vienas nelielas kvadrātveida istabas, kurā bija gulta, 3 krēsli un galds. Ražons, kurā viņi dzīvoja, bija labi pazīstams ar nabadzību, noziedzību un netīrību, un tas bija daļa no teritorijas, ko sauca par ļauno ceturdaļjūdzi. Šajā ielā gandrīz visur bija pancijas un krogi. Tajā laikā Mērija Džeina nestrādāja, tāpēc Džozefs apgādāja viņus abus. Viņš strādāja par zivju krāvēju Billingsgeitas zivju tirgū, tomēr viņš bija pazīstams kā sarežģīts cilvēks, kurš nesadzīvoja ar savu darba devēju, un viņiem bieži bija domstarpības. Galu galā viņu atlaida. Par laimi, viņš bija pazīstams kā čaklas strādnieks, tāpēc drīz atrada citu darbu par krāvēju gaļas tirgū. Tomēr šis darbs nebija tik labi apmaksāts kā darbs zivju tirgū, kas nozīmēja, ka viņš nevarēja nodrošināt gan sevi, gan Mēriju Džeinu. Nespēdama pati atrast darbu un tagad saskaroties ar finansiālām grūtībām, viņa negribīgi atgriezās prostitūcijā. Darba laikā viņa satika meiteni vārdā Džūlija, kurai nebija kur palikt, un zinot, cik grūta var būt dzīve jaunām meitenēm, kas strādā uz ielas, viņa uzaicināja viņu uz savām mazajām naktsmītnēm un teica, ka viņa var tur dzīvot. Lai arī viņas naktsmītnes bija drūmas, alternatīva bija vēl sliktāka. Daudziem cilvēkiem bija grūtības samaksāt īri, un ņemot vērā neatklātās Vaičupeles slepkavības, ko bija pastrādājis nezināms cilvēks, kuru prese bija nodēvējusi par Džeku uzšķērdēju, Mērija Džeina uztraucās par savas draudzenes drošību. Istaba bija tik maza, ka Džozefs nolēma, ka vairs nevar tur dzīvot, tāpēc pēc strīda ar Mēriju Džeinu viņš aizgāja 30. oktobrī. Tomēr pāris vienojās joprojām tikties, un Džozefs teica, ka nāks ciemos regulāri. Nedaudz vairāk nekā nedēļu vēlāk, 1888. gada 8. novembra vakarā, Džozefs atnāca pie Mērijas Džeinas, un viņa pavadīja draudzeni vārdā Marija Hārvija. Visi 3 izgāja ārā un pavadīja kādu laiku kopā, pirms Džozefs un Marija devās prom. Aptuveni 8:00 vakarā. Džozefs atgriezās savā miteklī un palika nomodā līdz vēlam vakaram, spēlējot kārtis ar citiem iemītniekiem, pirms ap 1:00 naktī aizmiga. Nākamajā dienā vīrietis vārdā Tomas Baujers tika nosūtīts pie Mērijas Džeinas saimnieka Džona Makartija, lai iekasētu īri, jo viņa bija 6 nedēļas parādā. Baujers ieradās miteklī Millera laukumā 10:45 no rīta, bet pieklauvējot pie durvīm nesaņēma nekādu atbildi. Viņam šķita dīvaini, ka neviens nav mājās, tāpēc viņš pabīdīja paštaisītu aizkaru malā un paskatījās pa logu, lai pārliecinātos, vai kāds tur ir. Tas, ko viņš ieraudzīja, viņu šokēja.
Uz gultas gulēja sakropļots sievietes līķis, un viņš pieņēma, ka tā droši vien bija Mērija Džeina Kellija. Šausmās pārņemtais Tomas Baujers nekavējoties ziņoja policijai par to, ko bija atradis. Pirmais policists notikuma vietā bija inspektors Valters Beks, un viņam sekoja daudzi citi amatpersonas. Drīz ieradās arī superintendenti Tomas Arnolds un Edmunds Rīds no Vaičupelas H nodaļas, kā arī Frederiks Abelīns un Roberts Andersons no Skotland Yardas. Virsnieks Arnolds ielauzās istabā pulksten 1:30. Iekļuvuši iekšā, viņi sāka aplūkot šausminošo ainu un drīz atklāja, ka upura drēbes bija sadedzinātas, iespējams, lai apgaismotu istabu, jo vienīgais gaismas avots bija blāvi degoša svece. Tad ieradās ārsti Tomas Bonds un Džordžs Baksters Philips, kuriem tika uzticēts analizēt līki. Viņi secināja, ka plašās sakropļošanas varēja aizņemt apmēram 2 stundas, un nāves laiks bija no 2 līdz 8 no rīta piektdien 1888. gada 9. novembrī. Ārsts Philips noteica, ka nāves cēlonis bija grieziens kaklā, un ārsts Bonds apgalvoja, ka slepkavam nebija medicīnisku zināšanu. Viņš rakstīja, ka šajā gadījumā sakropļojums izdarījis cilvēks, kuram nebija zinātnisku vai anatomisku zināšanu. Viņš teica, ka viņa prāt persona, kas izdarīja noziegumu, pat nepārvaldīja tehniskās zināšanas, kādas ir miesniekam, zirgu kautūniekam vai cilvēkam, kurš pieradis sadalīt mirušus dzīvniekus. Policija meklēja lieciniekus. Viena no Mērijas Džeinas kaimiņienēm vārdā Mērija Anna Koksa ziņoja, ka redzējusi, kā Mērija Džeina ap pulksten 23:45 atgriežas mājās. Viņa apgalvoja, ka Mērija Džeina izskatījās piedzērusies un bija kopā ar korpulentu rudiem matiem vīrieti, kurš valkāja meloni. Pēc tam, kad viņas satikās, viņas novēlēja vienotrai ar labu nakti, un Mērija Džeina kopā ar vīrieti iegāja savā miteklī. Mērija Anna apgalvoja, ka Mērija Džeina sāka dziedāt īru dziesmas. Viņa teica, ka viņai jāiziet ārā vēlreiz 1 naktī un atgriezties savā dzīves vietā 3 naktī. Pēc viņas teiktā no Mērijas Džeinas istabas neskanēja ne skaņas, nebija redzama gaisma. Vēl viena lieciniece vārdā Elizabete Prātere, kura dzīvoja virs Mērijas Džeinas mītnes, apgalvoja, ka 1:30 naktī, tieši kad viņa devās gulēt, dziedāšana bija apklususi. Viņa teica, ka pamodusies atkal 4, jo kaķēns bija pārstaigājis viņai pāri kaklam. Aptuveni šajā laikā viņa dzirdēja klusu saucienu – slepkavība. Vēl viena vietējā iedzīvotāja vārdā Sāra Luisa teica, ka arī viņa dzirdējusi to pašu, taču neviens no lieciniekiem to neizmeklēja, jo 1880 gados Londonas austrumu galā bieži varēja dzirdēt saucienus slepkavība. Kaimiņiene Mērija Anna Koksa piebilda, ka viņa tajā naktī nevarēja gulēt, jo nepārtraukti dzirdēja cilvēkus nākam un aizējam no Millera pagalma. Viņa pat dzirdēja, ka kāds aiziet ap 5:40. Tas bija ļoti precīzi, jo Elizabete Prātere pameta dzīves vietu 5:30, lai iedzertu Ten Bells krogā. Viņa policijai pastāstīja, ka dodoties uz krogu, neko aizdomīgu neredzēja. Ņemot vērā, kādā stāvoklī bija līķis, varas iestādēm bija ļoti grūti identificēt upuri. Džozefs Barnett, viņas bijušais partneris, teica, ka pēc auss un acīm atpazinis, ka līķis ir Mērijas Džeinas Kellijs. Un Džons Makārtijs, viņas saimnieks, arī identificēja līķi kā Mēriju Džeinu, sakot, ka viņš ir pārliecināts, ka tā ir viņa. Jaunās, 25 gadus vecās sievietes nāve tika reģistrēta ar vārdu Marija Žanete Kellija. Policijai nebija nekādu pavadienu, lai atrastu, kas izdarīs šo briesmīgo noziegumu, tāpēc 10. novembrī valdība izdeva paziņojumu, cerot, ka viņiem izdosies atrast pierādījumus par slepkavu. Paziņojumā tika teikts, ka jebkurš līdzdalībnieks, kurš nav izdarījis šo noziegumu, tiks apžēlots, ja viņš sniegs informāciju un pierādījumus par slepkavu vai slepkavām. Neviens nepieteicās. Turpmākajās dienās policija veica plašas mājokļu pārbaudes un meklēšanas darbus, taču vainīgā pēdas netika atrastas. Pēc līķa apskates Marijas Džeinas mirstīgās atliekas tika izdotas, un viņa tika apglabāta 1888. gada 19. novembrī Romas katoļu kapsētā Leitonstonā. Bēru ceremonijā neviens no viņas ģimenes locekļiem nepiedalījās. Policija turpināja izmeklēšanu un parādījās jauns liecinieks. Viņš bija strādnieks vārdā Džordžs Hutchinsons, kurš teica, ka pazina Mēriju Džeinu. Viņš pastāstīja policijai, ka redzējis viņu ap 2 naktī un ka viņa lūgusi viņam aizdevumu, bet viņam nebija naudas, tāpēc viņš nevarēja viņai palīdzēt. Pēc tam viņš apgalvo, ka pie viņas uz ielas pienāca kāds vīrietis, un pēc sarunas viņi abi devās atpakaļ uz viņas dzīves vietu.
Neskatoties uz to, ka bija vēls un ārā bija ļoti tumšs, viņš policijai sniedza detalizētu vīrieša aprakstu. Džordžs Hutchinsons norādīja, ka vīrietis šķita aizdomīgs savas dīvainās izskata dēļ, it kā viņš nebūtu no šīs apkārtnes. Policija tomēr uzskatīja, ka pastāv iespēja, ka jaunā liecinieka sniegtā informācija varētu būt attiecināma uz citu dienu, jo viņš ar pierādījumiem nāca klajā kādu laiku pēc slepkavības. Neskatoties uz valdības piedāvājumu, lietas nozīmīgumu un plašo policijas izmeklēšanu, kas tika veikta, neviens nekad netika apsūdzēts vai tiesāts par Mērijas Džeinas Kellijas slepkavību. Gadu gaitā ir radušās dažādas teorijas par to, kas bija cilvēks, kurš atņēma viņai dzīvību. Abi autori, Pols Harisons un Brūss Pēlijs, izvirzīja versiju, ka tieši viņas bijušais partneris, Džozefs Barnets, viņu nogalināja greizsirdības lēkmē. Viņi arī ierosināja, ka viņš pastrādāja arī citus slavenos Vaičepelas slepkavības, lai iebiedētu Mēriju Džeinu un panāktu, ka viņa pamet prostitūcijas dzīvi. Citi uzskata, ka Džozefs Barnets nogalināja tikai Mēriju Džeinu un izkropļošanas iemesls bija policijas maldināšana, lai liktu viņiem noticēt, ka slepkava ir Džeks uzšķērdējs. Tomēr ir maz ticams, ka viņš bija atbildīgs, jo pēc slepkavības viņa drēbes tika pārbaudītas uz asinsstraipiem, un viņš tika nopratināts kopumā 4 stundas. Neskatoties uz to, nebija nekādu pierādījumu, kas viņu saistītu ar noziegumu, tāpēc viņš tika atbrīvots bez apsūdzības izvirzīšanas. Daži autori apgalvo, ka liecinieks Džordžs Hutchinsons bija atbildīgs par slepkavību, un patiesībā pats bija Džeks uzšķērdējs, mēģinot maldināt policiju. Citi norāda, ka viņš visticamāk bija uzmanības meklētājs, kurš vēlējās pārdot savu stāstu avīzēm. Citas teorijas pieļauj, ka Mērija Džeina patiesībā nebija viena no Džeka uzšķērdēju upuriem. Šīs teorijas pamatā ir tas, ka pārējās upuras bija 40. gados, kamēr Mērijai Džeinai bija 25, tātad ievērojami jaunāka. Papildus pierādījums, kas varētu to apstiprināt, ir tas, ka viņas līkim konstatētie sakropļojumi bija daudz plašāki nekā pārējām upurēm. Taču daži vēsturnieki uzskata, ka šo teoriju var apgāst, jo viņa bija vienīgā upure, kas tika nogalināta privāti. Pēc Mērijas Džeinas nāves 6 mēnešus vairs nebija nevienas slepkavības, kas būtu līdzīga Džeka uzšķērdēja pastrādātajām. Lielākā daļa cilvēku uzskata Mēriju Džeinu Kelliju par Džeka uzšķērdēja pēdējo upuri, un tiek pieņemts, ka uzšķērdētāja darbība apstājās nāves, ieslodzījuma vai emigrācijas dēļ. Tomēr daudz uzskata, ka Mērija Džeina Kellija nemaz nebija viens no uzšķērdēju upuriem. Līdz pat šai dienai patiesā Mērijas Džeinas Kellijas slepkavas identitāte paliek noslēpums, gluži tāpat kā Džeka uzšķērdēja gadījumā. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo apkopojumu video. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Ja vēlaties vēl šādus apkopojumu video, paziņojiet man komentāros. Vai arī, ja vēlaties vēl stāstus, līdzīgs tiem, kas apskatīti šajā video, tumšus, Viktorijas laikmeta tipa stāstus, lūdzu arī paziņojiet man zemāk komentāros. Ceru, ka jūs esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visas manas video tiklīdz tos augšupielādēju. Un tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies ar jums visiem nākamajā aizmirstās dzīves sērijā. Paldies!